Labrīt! Esmu Juris Seivers. Apostols Pāvils savas vēstules Filipiešiem 4. nodaļā raksta: Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dievu priekšā ar pateicību, ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Varenais Dievs, Tu esi mūžīgais Tēvs un miera valdnieks. Tu esi mans padomu devējs un glābējs. Man vajag Tavu palīdzību šodien, kad jūtos vājš, trausls un paguris. Dod man spēku kaut tikai tikt cauri šai dienai un paveikt viss, kas darāms tā, lai mans darbs var kalpot Tavam godam. Es īpaši klāt tiem, kas nes smagas ciešanu nastas. Palīdz tiem, kuru sāpes un izmisums ir lielāks, kā spējam iztēloties. Veldzē viņu sāpes, dod tiem mieru, pasarg viņu dvēseles. Esmu ļoti pateicīgs Tev, ka drīkst jebkurā brīdī Tevi uzrunāt ar savām lūgšanām un vajadzībām. Pateicos, ka Tu spēj man dot mieru un paļāvību pat šais bargās dienās. Pateicos Tev un lūdzu Tevi tā, kā Tavs dēls māc to darīt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tavu valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.